Šajā video īsi pastāstīšu par populārākiem BIM vienotās datu vides risinājumiem Latvijā. Pirmais ir Trimble Connect. Šobrīd tas ir populārākais BIM vienotās datu vides risinājums Latvijā, jo tā cena un funkcijas ir ļoti labā līdzsvarā. Ar to var skatīt 3D modeļus, sasaistīt uzdevumus ar elementiem, pievienot papildu informāciju un iegūt datus. Ir arī dažādi spraudņi, piemēram, papildinātajā realitātē. Tomēr Trimble Connect ir arī savu mīnus. Piemēram, tas bieži mēdz uzkārties un risinājumi priekš būvlākumu nav īpaši ērti. Otra vienotā datu vide Dalux. Tas ir Eiropā diezgan populārs risinājums, kas ienāk arvien vairāk projektos Latvijā. Dalux funkcionalitāte ir līdzīga Trimblam, tomēr ir daudz spēcīgāki rīki priekš būvniecības un apsaimniekošanas. Lielākais trūkums Dalux ir tā cena, kas ir būtiski augstāka nekā Trimble. Tomēr ņemot vērā priekšrocības, tas ir risinājums, ko bieži izvēlās sarežģītākos projektos. Trešā vienotā datu vide – Autodesk Construction Cloud. Pasaulē šis ir populārākais vienotās datu vides risinājums BIM projektos, bet Latvijā to lieto maz. Tas cieši integrējas ar Revit un citiem Autodesk rīkiem, piedāvājot plašu funkcionalitāti visam būvs dzīves ciklam. Autodesk Construction Cloud ir dārga vienotā datu vide un parasti tā ir piemērota tikai Autodesk produktu ekosistēmai, nevis, piemēram, IFC datnēm. Un ceturtā vienotā datu vide, ko Latvijā salīdzinoši bieži pielieto, saucās Morfo. Tas ir Latvijā izstrādāts risinājums, kas ir piemērots projektiem ar vienkāršākām BIM prasībām. Tā funkcionalitāte ir ierobežotāka, bet arī cena ir draudzīgāka. Protams, tirgu ir pieejams arī daudz citas vienotās datu vides, piemēram, BIMsync, Aconex, Bentley ProjectWise un Vector, kas ir vairāk piemērots, piemēram, infrastruktūras projektiem. Kā redzēji, katrai platformai ir savi plusi un mīnusi, tāpēc ir jāizvēlās tas, kas ir piemērotākais tavam projektam un tā BIM prasībām.